Re! Viss ēters ir te! Māra Kučinska valdība pārmantojusi iepriekšējo valdību apņemšanos iekasēt vairāk nodokļos. Plaisa starp pašreizējiem ieņēmumiem un nosprausto mērķi ir visai ievērojama – vairāk nekā miljards eiro. Valdības deklarācijā iezīmēts arī konkrētas ieceres. Tās paredz vairāk naudas paņemt no biznesa un patēriņa. Latvijā ir rezerves, lai apmierinātu vairāk jomu saucienus pēc papildu naudas. Igauņi, piemēram, kaut skaitā ir mazāk, galvenajos nodokļos iekasē tikpat. Daudz ko var atņemt ēnu ekonomikai, taču cīņu ar to apgrūtina kaut vai smagā nodokļu nasta algotu darba darītājiem, īpaši zemu atalgotiem, norādījušas vairākas starptautiskas organizācijas. Ja salīdzina 3 Baltijas valstis, tad Latvijā minimālās algas saņēmējam bez bērniem pēc nodokļu nomaksas pāri paliek 272 eiro. Lietuvā no tiem pašiem 370 eiro uz papīra strādājošiem uz rokas paliek 281 eiro, Igaunijā 319 eiro. Līdzīga aina, ja salīdzina lielākas mēneša algas. 1000 eiro uz papīra Latvijā pārvēršas par 706 eiro uz rokas. Lietuvā tie ir 760 eiro, Igaunijā 805, tieši par 100 eiro vairāk nekā Latvijā. Pietuvoties vai pārspēt Igaunijā pēc nodokļiem saņemto, Latvijā strādājošais var, ja viņam ir pāris apgādājumu radinieku. Atšķirība rodas, jo strādājoši Igaunijā un Lietuvā vairāk izmaksā darba devējam, bet no darba ņēmēja nodokļos paņem mazāk. Latvijā ir nevien augstākā iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme starp 3 Baltijas valstīm, bet arī lielāka sociālā nodokļa daļa jāmaksā pašam darbiniekam. Kaimiņu valstis iemanījušās daļu no nodokļiem iezīmēt īpaši veselībai. Ir pakāpeniski jāsamazina iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kurš Latvijā pat labam ir 23%, tikmēr Igaunijā viņš jau ir 20%, Lietuvā 15%. Uzņēmēju organizācijas ienākuma nodokļu samazināšana pieprasa jau vairākus gadus. Tomēr šāds solis nozīmētu, ka vairāk naudas uz rokas paliek labāk atalgotiem. Tas palielinātu nevienlīdzību, kas Latvijā tā jau ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Gan Eiropas komisija, gan Starptautiskais valūtas fonds, gan Ekonomiski attīstīto valstu apvienība OECD skubinājušas Latviju orientēties uz nodokļu sloga mazināšanu tieši zemu atalgotajiem darbiniekiem. Pašlaik trešdaļa strādājošo oficiāli saņem minimālo algu. OECD rosina samazināt nevis ienākumu nodokli, bet sociālās apdrošināšanas iemaksas zemām algām. Šāda politika labi ietekmējusi nodarbinātību 14 organizācijas dalību valstīs. Kā samazināt augsto nodokļu slogu uz zemu algu saņēmējiem, ir viens no Pasaules bankai valdības pasūtīt pētījumu mērķiem. Pasaules bankas eksperti Latvijas nodokļus vērtīs visu gadu un sniegs ieteikumus. Mums ir valdības mandāts fokusēties uz konkurētspēju, ienākumu ģenerēšanu, taisnīgumu, tas ir vienlīdzīgs naudas sadalas aspekts, un sistēmas efektivitāti. Tas ir tas, uz ko mēs skatāmies. Latvijas nodokļu sistēma uz Baltijas valstu fona izceļas ar atlaidēm un atvieglojumiem īpašām iedzīvotāju vai uzņēmēju grupām. Mums ir jāsaprot mūsu ilgtermiņa ekonomiskie mērķi, kā piemēru varbūt. Ja mēs gribam būt inovatīva ekonomika, tad mums ir varbūt jāiet un jādomā par to, kā mēs atbalstam inovatīvos uzņēmumus. Tas, kas dotajā brīdī notiek mūsu, pieņemsim, uzņēmuma ienākuma nodokļa, tad mums ir diezgan daudz atlaides, kas tur ir, bet kas pēc būtības varbūt nedarbojās tajā sektorā, kur viņam vajadzētu darboties. Jā, viņas ir pārāk plašas. Latvijas finieris ierindojas starp Latvijas lielākajiem ražotājiem un eksportētājiem. Kompānijai ir rūpnīcas Igaunijā un Lietuvā. Nodokļu atšķirības Baltijā nesot tik izšķirošas, pauž Latvijas finieru padomes priekšsēdētājs. Biznesam vairāk traucē konkurentu pielietotais īpašais mikro uzņēmuma nodokļu režīms. Ir jautājums, kā valstiski mēs skatāmies, lai nenodarītu viens otram pāri. Šī konkurence ir, protams, jo katrs 10. strādājošais ir samazinātā nodokļu režīmā, kas neveido nodokļu ieņēmums līdzvērtīgs, tad šī konkurence, protams, kad darbspēka tirgo, viņa sāsinās, un to mēs izjūtam.
Runa nav tikai par mikro uzņēmumu nodokli. Iepratim darba ņēmēji maksātajiem 23% ienākumu nodoklī, īpašumu pārdevēji, piemēram, maksā 15% no peļņas, bet dividendžu saņēmēji 10%. Lai sabalansētu ienākumu nodokļu likmes, kapitāla nāktos aplikt vairāk. Ir iespēja šeit kaut ko pārskatīt, tai pašā laikā skaidri jāapzinās, ka tas nebūtu kaut kāds mazs uzņēmums ar nelielu peļņu, kuram vajadzētu strauji samazināt šo peļņu, vai tas būtu kaut kāds vecmāmiņas uzkrājums bankā, kurai būtu, ietaupīt kāda bērnauda vai kaut kas tāds. Mēs jau saprotam lielā mērā tieši ar kapitālu tā klasiskajā nozīmē. Noteikti var domāt un ļoti iespējams, ka iet to ceļu, kad varbūt to kapitālu, kas tiek izņemts ārā no saimnieciskās darbības uz patēriņu, ka viņš tiek aplikts ar lielāku nodokli. Jā. Jaunā finanšu ministra pagaidām ļoti piesardzīgi runā par izmaiņām nodokļos. Tomēr viņa pievienojas viedoklim, ka Latvijā ir ieņēmuma rezerve patēriņu un kapitāla nodokļos, bet darba spēka nodokļi ir par augstu. Mums jāsaprot, ka, lai mēs varētu arī tērēt izglītībai, tērēt veselības aprūpei, kur katastrofāli ir nepieciešams papildu finansējums, vismaz ministri tā saka, tad ir jābūt arī stabiliem ieņēmumiem. Ja mēs visu laiku tikai samazināsim nodokļus, tad ir risks, ka mēs nevarēsim sekt arī visas savas vajadzības, jo nodokļu ieņēmums šobrīd ir ļoti maz salīdzinot ar citām valstīm. Apmēram 28% būtu labi, ja būtu vismaz trešā daļa no IKP. Naudas izteiksmē šādi iekasēto nodokļu pieaudzēšana ienestu papildu miljardu eiro budžetā. Kučinska valdības deklarācijā minēts, ka primāri to sasniegs samazinot ēnu ekonomiku. To gan ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Pirmajam Pasaules bankas ekspertu ziņojumu uzmetumam jābūt gatavam martā. Vasarā ieplānota īpaša konference, bet gala dokuments tiks sagatavots decembrī. Tad no politiķiem būs atkarīgs, vai 300 000 eiro izmaksājušais pētījums tiks pielietots dzīvē.